Jur var iekārtoties arī šeit uz kādu krēslu, ja tu jūties tā ētāk. Var nolikt, kur ko vajag. Jā. Paldies. Tā, es varu sākt runāt. Jā, aiziet. 15 minūtes katram. 15 minūtes. Es gribēju šodien parunāt vai pastāstīt par faktiski par to, kā aktieris rada savu, kas ir aktieru darbs. Nu, faktiski es arī domāju par to, kas ir māksla, vai māksla rodās apzinātības robežās vai zemapziņas robežās. Un kurā brīdī tas ir profesionāli un kurā brīdī tas ir gadījums. Jo profesionāls ir tas, kas spēj atkārtot kaut ko. Mākslas gadījumā tas ir spēja atkārtot radīšanas aktu un radīt kaut ko jaunu. Savukārt neprofesionāls vai, teiksim, gadījuma cilvēks mākslā var radīt arī neapzināti un pavisam pēkšņi. Varbūt par to es gribētu nedaudz parunāt, un šajā gadījumā ne tik daudz arī par mākslu, bet finālā par to, kā vispār rodās idejas. Man liekas, ka tas ir tas svarīgākais, ka idejas pasaulē rodās tieši šajos robežu stāvokļos starp apzinātību un neapzinātību. Vismaz tā saka matemātiķi, ka viņiem vislabākās idejas rodās tādā zemapziņas līmenī. Tas nenozīmē tādā iedzērušā līmenī, bet katrā ziņā, kā mums visiem zināms, arī tad, kad mēs esam nedaudz iedzēruši, reizēm rodās ļoti labas idejas. Sākšu pavisam pragmatiski. Tātad, kā notiek aktieru darbs pie lomas? Tātad, kā mēs to darām? Pirmais ir lugas lasījums. Absolūti apzināts process, mēs vienkārši visi izlasam lugu. Un šajā absolūti apzinātajā procesā ir ārkārtīgi svarīgs neapzinātības līmenis, pirmais iespējas. Un pareizi saka režisori, ka lugu nedrīkst lasīt lēnām. Palasa 2 lapas pusītes pirms miega, aiziet gulēt, rītdien lasa otrais. Luga jāizlasa uzreiz vienā kampienā. Tad tu saproti to kopīgo garšu un tā zemapziņas strauma tev paliek galvā, tas pirmais iespējas par to, kas ir luga. Pēc tam sākās pirmie mēģinājumi. Pirmie mēģinājumi ir ok. Tu sēdi pie galda ļoti komfortabli, lasi savu lomu, partneris lasa tavu lomu, un tev liekas, ka tu pilnīgi noteikti visu zini. Tev rodās zināms apzināts priekšstats par to, kā tu šo lomu spēlēsi. Pēc tam ir pirmie soļi uz skatuves, kas ir vienkārši briesmīgi. Tajā brīdī, kad režisors saka aktieriem, tagad mēs ceļamies kājās un ejam uz skatuves, tas ir vienkārši šausmīgi. Visiem, vai tas ir profesionāļi vai neprofesionāļi. Jo tajā brīdī tavas gaidas vai tavi priekšstati par to, kas tad ir apzināti, ko tu darīsi, pēkšņi sagrūst. Jo tajā brīdī, kad tu piecelies kājās, viss ir tīzli. Un viss ir vienkārši briesmīgi. Tu ienīsti partneris, ienīsti režisoru, un tev pilnīgi noteikti sajūta, ka viņš ienīst tevi. Pēc tam sākās ikdienas mēģinājumi, kurs parādās tāda patiešām zemapzinības plūsma. Un proti mēs it kā mēģinām uz skatuves, visu laiku strādājam pie vienas ainas, paņemam atpakaļ, vēlreiz strādājam, režisors kaut ko saka, partneris kaut ko saka, un tajā brīdī kaut kas piedzimst. Un tad vispareizākais ir tad, ja mēs beidzam mēģinājumu un sakam, mēs šodien nevis kaut ko iemācījāmies, bet mēs kaut ko atradām. Un šie atradumi rodās neapzinātības līmenī. Vienkārši neapzināti. Man parādījās kaut kāda reakcija, neapzināti es sapratu, kā man jārēģē uz partneru teikto, un tad tā neapzinātība ir jāapzina. Viņi ir jāmēģina nofiksēt, un tas ir visgrūtākais. Un otrā dienā tu atnāc uz mēģinājumu, un jūs mēģini to pašu ainu, un viss ir garām. Jo tu neko vairs neatceries no tā, kas bija iepriekšējā vakarā. Bet visbriesmīgākais ir tad, kad tu esi sagatavojies mēģinājumam. Un kad tu esi iepriekšējā vakarā izdomājis, ko tu darīsi, un tu atnāc uz mēģinājumu, tev apzināti viss ir precīzi. Es zinu, tagad es darīšu to, tagad es iešu tur, tagad man reakcija būs tāda. Un tas viss ir briesmīgi, jo ar apziņu radīts radošais process ir briesmīgs, un šajā sakarībā es varu pateikt Michelangelo Antonioni, viens no pasaules korifejiem, kino režijas korifejiem, viņam ir brīnišķīgi atbild uz jautājumu, kad viņam jautāja žurnālisti, kas ir tas, kam jūs tērējat visvairāk laika filmēšanas laukumā.
Un tad viņš saka, tam, lai aktierim izsistu no galvas to sūdu, ko viņš iepriekšējā vakarā ir izdomājis. Tātad, tas ir, teiksim, par zemapziņu un par neapzinātību. Pēc tam ir ģenerāli mēģinājumi, kas atkal ir briesmīgi, jo tad traucē pilnīgi viss, jo viss tas, ko mēs esam ikdienas mēģinājumos uzmēģinājuši, tas viss nobrūk, jo tajā brīdī tev parādās kurpes, tev parādās apģērbs, tev partners atnāk jocīgā frizūrā, teiksim, spīd prožektors acīs, scenogrāfs ir uzbūvējis kaut ko pilnīgi neiespējamu un viss pilnīgi noteikti sagāžās. Un tie ir briesmīgi, jo tajā brīdī arī sāk zālē sēdēt dažādi cilvēki, kam interesē, ko tu tur dari, un kas, protams, kritizē tevi un klusām komentē, cik tas viss ir briesmīgi, ko jūs tur darat. Un tad sākās tie paredzējumi, ka būs tāda izgāšanās, un tad parasti skandāls. Un skandālam jābūt ir obligāti. Un skandāls parasti notiek, teiksim, pēdējās 3 dienās pirmizrādes. Režisors parasti psiho, un tad vai nu režisors, vai nu primadonna uzpsiho. Tās ir tādas 2 lietas. Ja? Man personiski ļoti interesanti gaidīt to brīdi, ja? Kurš no viņiem pirmais uzpsiho, un tad vai nu režisors skrien ārā no zāles, kas diezgan bieži gadās, vai nu kliedz. Nekliedz uz aktieriem, jo uz aktieriem kliegt ir bailīgi, bet kliedz uz tehnisko personālu. Gandrīz vienmēr bez iemesla. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un primadonnai, protams, nepatīk, kā otra primadonna uzvedās, un tas ir tieši tā, kā rāda filmās. Bet ģenerāli mēģinājumos pēkšņi arī piedzimst kaut kas pavisam interesants tajā brīdī, kad parādās mūzika, kad parādās gaisma, kad parādās skaņa, kad parādās, nezinu, kaut kāda partnera loģiska reakcija, un tajā brīdī piedzimst kaut kas maģisks. Pēc tam ir pirmizrāde. Pirmizrāde vai nu ģeniāli, vai nu izgāšanās. Pie tam ir interesants tāds ritms, mēs pilnīgi noteikti zinām. Ja ģenerāli mēģinājums ar publiku bija labs, pirmizrāde vienmēr ir slikta. Un savukārt otrādāk, ja ģenerāli mēģinājums ir slikts, tad pirmizrāde ir ļoti laba. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka mēs apziņas līmenī cenšamies atkārtot to, ko mēs darījām iepriekšējā vakarā, un viss nobraukt, un teātris vairs nepiedzimst. Jo jāsaprot tas, ka aktieris strādā uz skatuves nevis kaut ko iemācoties, bet radot savām smadzenēm mehānismu, lai atgrieztu to emociju, ko viņš mēģinājumos ir iemēģinājis. Tas nav attēlot, tas ir dzīvot, bet dzīvot uz tās robežas, kur tā apzinātība un neapzinātība. Pēc tam ir izrādes, un izrāžu laikā, principā, izrāde nobriest. Un tad parādās šī brīnišķīgā sajūta, ka izrāde ir stabila, un viņa strādā, un viņa piedzimst kontaktā ar skatītāju. Tā, te ir dažas bildītes, kuras es neuzliku. Mehānisms, kā radīt sevī emociju. Personiskā pieredze un partners. Un te es jums varu pateikt tikai tādu paradoksālu lietu, ka aktieris principā diezgan garlaicīga personība. Viņam jābūt diezgan garlaicīgam. Bet ja viņam nav personiskā pieredze, personiskā saprašana vai sajūtas par dzīvi, viņš neko prātīgi nospēlēt nevar. Tas nu gan tā ir. Un, teiksim, katrā lomā tu centies kaut kādā mērā to lomu pievilkt sev. Un man jāsaka, ka pat kaut kādā pēdējā idiotā tu atrodi kaut ko, kas ir tevī. Un ja tu šo personisko pieredzi sevī neatrod, tad tu neko labu nevar nospēlēt. Un tas ir diezgan briesmīgi, jo mēs to personisko pieredzi reizēm eksploatējam diezgan nežēlīgu un diezgan brutāli. Iedomājamies, ka mums tur ir rādi apmiruši vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir ļauni, bet tā tas ir. Bez personiskās pieredzes tu nevar radīt. Un te ir atkal tā zemapziņas un apziņas līmenis, kā tu to atceries. Un otrs ir partneris, kas ir pilnīgi zemapziņas līmenī, kā uz tevi reaģē partners. Un es vienmēr esmu teicis, ka kad es kādreiz, teiksim, ar jauniem aktieriem mēs strādājam, pat ar Dzelzīti Lauri, te viņš arī bildē redzams, mēs ar viņu strādājam, un viņš saka, Žagar, ko tu man piekasies? Es darīšu tā, kā es gribu. Ko tu man tagad māc? Tev vajag tā. Tev nav viena alga? Un es saku tā, saprot, Dzelzīti, ja tu būsi slikts, tad es neko nevarēšu izdarīt. Jo visa mana emocionālā darbība ir balstīta tikai uz tevi, uz tavām acīm.
Es pats neko nevaru radīt. Es skatos uz tevi, kā tu ar mani strādā, un no tā es attiecīgi varu kaut ko radīt. Tātad mehānisms, kā radīt sevi emociju, ir tikai divi – personiskā pieredze vai partners. Un tagad ir pats svarīgākais mehānisms, kā atkārtot emociju. Un tas ir tas, ja mēs spēlējam, teiksim, smagas izrādes, citreiz tu spēlē 2 dienā vai citreiz tu spēlē 2, 3, 4 pēc kārtas, tu spēlē ļoti daudz, un tu nesaproti, kā lai atkārto to mehānismu, kā lai tu dabū vienmēr to dzīvo atmiņu. Un te atkal mums palīdz zemapziņa, palīdz tāda neapzināta kaut kāda pieredze. Pirmā ir sajūta atmiņa. Tu it kā atceries tās sajūtas, kādas tev radās mēģinājuma procesā, un tu mēģini viņas uz skatu dabūt atpakaļ. Tad ir smarža atmiņa, kas strādā vienkārši fenomenāli. Man katrai izrādē ir gandrīz sava smarža, vai pieņemsim partnerei ir smarža. Un man tā ir ļoti svarīga. Es to atceros, un man ir bijuši izrādes, ka es pēkšņi atceros, ka es neesmu paspējis iesmaržoties. Un ka man tas odekolons, kas man ir šā izrādē, stāv mašīnā, tad kavē izrādi. Un izrāžu vadītāju, jo es esmu kostīmā, es nevaru skriet. Skrien uz stāvvietu, ņem no mašīnas ārā to smaržu, man atnes, lai es vispār varētu sākt. Un es iepūšu un man aiziet. Un es atkal atceros to sajūtu. Vai, teiksim, partneri pēkšņi nomainījusi smaržas, un es vairs neko nevaru. Man tās emocionālā atmiņa vairs nenāk atpakaļ. Es nevaru sevi iedarbināt savu emocionālo mehānismu. Tad ir, protams, kustības pozas atmiņa, kā kādreiz man saka, Žagar, kā tu var iemācīties tik daudz tekstu, taču neesi tik gudrs. Un es visu laiku saku, jā, mans ķermenis iemācās, jo mēģinājuma laikā mēs atceramies kustību un pozu, kad es šajā brīdī, kad es eju tā un paskatos uz tevi tā, tajā brīdī manās smadzenēs piedzimst tas teksts. Tā ir atkal kaut kāda neapzināta, tur nav loģika, es loģiski tādas lērumus ar tekstiem nevaru atcerēties. Un tas nav normāli, es nevaru 3,5 stundas runāt loģiski, tas nav iespējams. Tātad tas ir kaut kas, ko manas smadzenes atkārto. Ja pieņemsim normāli, man ir 5 līdz 7 izrādes paralēli. Un katrā izrādē ir, teiksim, teksts, tur 50 lapas puses, 80 lielā lugā. Tas nozīmē 3,5 stundas tu runā visu laiku. Un tu domā, kā to visu mēslu, kas tavas smadzenes var paturēt galvā, bet vienkārši var. Un tas ir tas, kas mums palīdz. Tad, protams, skaņa mūzika. Tikko kā atskan mūzika, es atceros, tā bija tā izrāde. Un šajā brīdī, kad atskan šī mūzika, parādās šī emocija. Un tas nav tā bēdīga mūzika, bēdīga emocija, bet tas ir kaut kāda tāda zemapziņas, kā no zemapziņas tiek izvilkts ārā kaut kas. Un tā ir atkal tava zemapziņa. Un partneru emocijas atmiņa, kad tu skaties uz partneru un kā viņš norēģē, un no tā rodās tevi emocija. Un tad tu reizēm saki partnerim, kāpēc tu nereaģē tā kā iepriekšējo reizi. Un citreiz viņš norēģē ģeniāli, un tu arī var būt ģeniāls. Un tad ir pats galvenais, skatos realitāti un dzīves realitāti. Un, ziniet, te ir tāda interesanta lieta, ka varbūt cilvēkiem, kas nestrādā teātrī, liekas, ka aktieri ir visu laiku tādi bišķi nojūgušies. Un viņiem jābūt tādā afektētā stāvoklī, sevišķi, kad ir kaut kādas afektētas emocijas un tam līdzīgi. Un te ir pavisam vienkārši skaidrojums tam. Protams, tu vari būt nekontrolēti emocionāls un tādi afekta stāvokļi tev ir. Vai tu vari būt, pieņemsim, kā kādreiz padomu laikos sadzēries aktieris un viss saka, ak, Dievs, cik viņš ģeniāli spēlē. Viņš pusi no tā neatcerās, kā viņš spēlē. Un viņš, protams, to nevar atkārtot. Bet tas ir tas neadekvātais apziņas stāvoklis, ko īstenībā tu nevari atkārtot. Ir bijuši gadījumi, kad neprofesionāli aktieri nospēlē ģeniāli, jo kaut kādā veidā režisors viņam izprovocē emociju, viņš tajā brīdī to emociju patiešām dabū, viņš nospēlē, filmā tas nostrādā. Tas ir nofilmēts un tas ir nofiksēts. Teātrī tas nestrādā. Un tāpēc ne par velti kādreiz eksploatē bērnus, un tas ir briesmīgi, ka filmā, paņemsim, saraudina bērnu, vai tur sabiedē bērnu, un bērns nofilmējās, un viņam tur tajā brīdī viņu uzfilmē, un bērns ir lielisks aktieris, kaut gan īstenībā viņš ir tikai izprovocēts. Bet ir režisori, kas, protams, to izmanto.
Un ir zinām režisori, kas aktierus ir situši filmēšanas laikā, kas kliedz uz aktieriem, kas biedē aktierus, ja, un tam līdzīgas lietas. Un tad ir režisori, kas atkal nesaprot to aktieru emocijas rašanos stāvokli. Un es atceros, ka mēs filmējāmies tumšajos briežos pie Kairiša viestura ar Elitu Kļaviņu, un mums ir tāda intīma aina ar viņu jāspēlē, un gara aina, un Kairišs tā samulsi saka, ziniet, draugi, es jums neko parādīt priekšā un pastāstīt nevarēšu. Es neesmu sevišķi kompetenti šajos jautājumos, bet mēs ielādēsim tajā kamerā kaut kādas tur 5 vai 10 minūtes to lentu, un kameras sākuma punkts būs tur, un beigu punkts būs te, un kamera brauks, un tad jūs visu to epizodu nospēlēsiet, un jums ir jābeidz ar to un to, teiksim. Tāda ļoti intīma aina. Un tagad es domāju, gan būs jocīgi, ka tas tā viss uz tādu pilnīgi improvizāciju, jo parasti tādas lietas atmēģina līdz galam. Un pēkšņi Elita sataisa tādu pavisam nopietnu ģīmu un saka, tādā gadījumā mums vajadzēs 40 minūtes sagatavoties. Un tagad visa tā grupa ir gatava tur, tā kā viss, un Kairišs uzreiz saka, viss, stop, beidzam, tagad tā, viss iet prom, aktieriem 40 minūtes, tagad visi atstāja filmēšanas laukumu. Es domāju, ko tā Elita tagad darīs? Kādi tie afekti stāvokļi tagad no manis tiek sagaidīti, ja? Un tā, ka visi ir aizgājuši, un Elita sāk smieties un saka, tu redz, kā viņi nekā nejēdz no mūsu darba, ja? Mierīgi, ejam uzpīpēt un parunāties, ja? Mēs aizgājām 40 minūtes, bazarējām, pīpējām un pēc tam nofilmējām mierīgi. Un tas ir tas, ka cilvēki nesaprot, ka tas ir ārkārtīgi apzināts process. Un pieņemsim, pat visafektētākās emocijas tiek radītas absolūti apzināti. Un ja viņas nerodās apzināti, tad tā nav māksla. Tas ir fakes, paradoxāli. Bet tas nav mūsu darbs. Tātad tas ir kontrolēts ekstrēms. Emocijas tā ir profesija, kad mēs to, protam, radīt, un nekontrolēts, tā nav profesija. Es atceros, Dzelzītis stāstīja, kad viņš ir bijis jauns aktieris, tad viņiem bijis diplomdarba izrāde, un pirms uziešanas uz skatuves viņam jābūt bijis tā ļoti dusmīgam, un tad viņš ir pasaucis grāveli otru jaunu aktieru un teica, iesit man pa muti. Viņš iesit pa muti, un viņš metās uz skatuves, tā sakot, un spēlē. Ja? Tā nav profesija. Tas ir kaut kas pavisam cits. Profesija ir radīt šo neapzināto stāvokli apzināti. Attiecības ar partneri, un tas ir viena ārkārtīgi interesanta lieta, un man ir sava filozofija, un tā teātrī parasti arī viss saka, ka visbezgaumīgākais, ko teātrī var darīt, ir samīlēties partnerī, lai cik tas nebūtu paradoxāli, bet profesionāļi to zina, to nedrīkst. Jo tas, kas notiek uz skatuves, ir citā realitātes laukā, un tas, kas notiek dzīvē, ir citā realitātes laukā. Un ja tu esi, pieņemsim, kaut kādās attiecībās ar partneri, un tad tu ej uz skatuves, un mēģini darīt to pašu, ko tu darīji ārpus skatuves, tur nekas labs nesanāk. Tas ir diezgan briesmīgi. Un es atceros, kad es biju jauns aktieris, un Indra Briķe jau bija tāda pieredzējis aktieris, un mēs spēlējām kaut kādu mīlas lugu. Un briesmīgi, tā kā mums bija liels mīlas romāns uz skatuves, un tā, un es vēl jauns aktieris, un es tā kā nesapratu visu to mehānismu, un Vīlis Daudziņš arī tur bija, un mēs tad pēc mēģinājumiem braucām uz jūru, staigāt gar jūru, visas tās lietas. Un es atceros, ka pēc kaut kādiem vairākiem gadiem mēs kaut kādā pirmsrādes balītē, es pieeju pie Indras un saku, Indra, mīļā, vai tu atceries, kā mēs kādreiz mīlējām viens otru? Un viņi paskatās uz mani un saka, Žagar, ko tu muldi? Kas tas pa sviestu? Ja? Tā ir pilnīgi profesionāli pieeja, kas tas pa sviestu? Un tas bija darbs, kāda tur, vai ne? Tā tas ir. Tātad attiecības ar partneri ārkārtīgi strikti jānodala, kur tev ir apzināts attiecības. Apzināts attiecības ir uz skatuves, un neapzināts ir ārpus skatuves, no tā ir ļoti, ļoti jāuzmanās teātrī. Jaunie aktieri to nezina, un tāpēc viņi apprecās viens ar otru, un pēc tam brīnās, ka tur nekas labs nesanāk. Attiecība sinerģija ar režisoru. Aktieris principā ienīst režisoru visu laiku un pastāvīgi.
Kaut gan viņi saka, ka es mīlu strādāt ar režisoru un tam līdzīgi, jo režisors ir tā kā jātnieks, kas zirgu triec uz priekšu. Es atceros, kādreiz trenējos jāšanas sportā, tad man treneris teica, izmet no galvas visu to sviestu, ka tas zirgs tev mīl un ka tu tagad viņu paglaudīs un parunāsies kā vācu seriālos. Viņš saka, beidz, viņš tev dziļi ienīst un vienīgais viņa refleks, ka viņš no tevis baidās. Un tas ir viss. Un tāpat ir arī režisoram ar aktieri, ka mīlēt režisoru nevajag. Savukārt, viņu pat vajag drusku tā nicināt, teiksim tā. Jo tas kaut kādā mērā atbrīvo tevi, jo tā, ka tev kaut kas nesanāk, tad tu vienmēr vari pateikt režisors vainīgs. Nu, viņš vienkārši ir stulbs. Bet tajā pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi, ka režisors tevi mīl un tās sajūtas ir jābūt. Un tas ir tāpat kā darbā ir svarīgi kādreiz saprast, tev bail no bossa, bet tev ir svarīgi, ka boss tev vērtē un boss tev mīl. Un tad tu vari būt patiešām radošs. Un visbeidzot attiecību sinerģijā skatītāju, un tas ir kaut kas maģisks, un man nav tāda racionāla izskaidrojuma, kā tas notiek, bet tas reizēm ir tik maģiski un tik abrīnojami, ka tas ir varbūt vienīgais, kādēļ ir vērts ar šo profesiju nodarboties. Kā tas notiek, es nezinu, bet tas notiek kaut kādā bioloģiskā enerģijas apmaiņas līmenī. Un ja tas kontakts notiek, tad ir pilnīgi vienalga, vai zālē 1000 vai 3 vai 4000 skatītāji. Un es atceros, man bija tāda izrāda mūzikas skaņas Ķīpsales hallē, mēs ar Mariju Naumo, un es tur spēlēju to fantrapu, un es visu laiku baidījos tikai no viena brīža, kad es iznākšu tajās īsajās bikšelēs dziedāt to Edelvais ar ģitāru priekšā, ka es pilnīgi noteikti apņirkšos. Nu kā lai es sevi savaldu, ja? Un tas tiešām smieklīgi. Es iedomājos, Žagars iznāk un tagad Edelvais. Briesmīgi, ja? Un es domāšu kaut ko bēdīgu un kaut kā mēģināšu sakoncentrēties. Un tad notiek tāds moments, ka tagad zālē ir kaut kā 3-4 tūkstoši tur Ķīpselām, milzīgs skaits. Un visi cilvēki jau zina, kas tas ir. Bet tas mūzikls ir tik precīzi uzbūvēts, tā emocionālā ķēdīte, kā jau Holivudas mūzikls. Viņš ir tā uzbūvēts, ka tas cilvēks ir sagatavots tam brīdim, skatītājs. Un tajā brīdī, kad es iznāku priekšā un saku tos bēdīgos vārdus, ka tagad es uz atvadām jums nodziedāšu tur to un to dziesmu, zālē iestājās pilnīgs kapa klusums. Un tāds kapa klusums Ķīpsalā, ka tu vari dzirdēt mazāko skaņu. Un pēkšņi es saprotu, ka man nav problēma nesmieties, bet man ir problēma sākt dziedāt. Es nevaru. Un tas ir kaut kas tāds, ko es nesaprotu, kā tas ir iespējams. Kaut kāda tāda enerģētiska apmaiņa. Un tas pats ir teātrī uz skatuves kādreiz, ka ja skatītājs tevi mīl, tu vari ģeniāls būt. Ja skatītājs tu viņam nepatīc, tad tu vari darīt, ko tu gribi. Tas vienkārši nestrādā. Un kā tas strādā, es nezinu, bet reizēm tas strādā, reizēm tas nestrādā. Un tad ir tāda jocīga, ziniet, tāda absolūti paradoxāla lieta, ko es jums iesaku izmēģināt, kad jūs esat liels auditorijas priekšā. Ka pirms jūs runājat ar to auditoriju, tas nav šis gadījums, ja mēs neesam liela auditorija, bet ja patiešām ir liela auditorija, vajag atļauties paņemt to, Melders noteikti to zina, vajag atļauties sev paņemt to 1 sekundi, kad tu nostājies tās publikas priekšā, un tā kā paskaties uz viņiem, un tā kā paņem viņus sevī un atļauj sev nomierināties. Un tad tu sāc ar viņiem sarunu. Un tajā brīdī viņi tevi mīl, tu viņus mīli, un viss notiek. Bet tā ir kaut kāda tāda mistiska lieta attiecībās ar publiku teātrī. Jo reizēm tu vari turēt patiešām to pauzi, un tu jūti, ka tā pauze strādā un cilvēki klausās. Un reizēm tur nekas prātīgs nesanāk. Un tu vari kliegt un bļaut un ārdīties. Un asaras un puņķi pagājis un nekāda jēga zālē nekas nenotiek. Un tu vari pateikt kaut ko klusi un pēkšņi notiek. Un tas ir zemapziņas līmenis. Tie robežu stāvokļi, kāpēc cilvēki nāk uz teātri un kāpēc mēs vispār teātrī kaut ko daram. Juri, laiks. Un visbeidzot, pavisam īsi. Tā ir bezatbildīga atbildība. Tas nozīmē, ka es esmu ļoti atbildīgs, bet tajā pašā laikā man jābūt brīvam un bezatbildīgam. Tā ir koncentrēta, saspringta brīvība. Tu esi brīvs, bet tajā pašā ļoti koncentrēts, sportisti to zina.
Tev ir jābūt ļoti precīzam, bet tajā pašā laikā tu var atļauties brīvi improvizēt. Un visbeidzot, tas daydreaming, kā mēs sakam, ir radošākais no robežu stāvokļiem. Tāpēc es jums saku, šajā robežu stāvoklī, kad jūs esat uz sapņa un realitātes tās robežas, jums radīsies visģeniālākās idejas. Tas ir viss. Paga. Es tad nevarēšu iedzert tagad. Paga. Piedod, Juri, piedod. Mums ir tāda iespēja tiek dot arī auditorijai uzdot jautājumus. Es sākumu uzdot iesildošo jautājumu, un tad visi saprot, ka viņiem par to nekas nav, un viņi arī uzdod jautājumus. Viens no jautājumiem tāds, redz, kurš no šeit klātesošiem cilvēkiem, lielākā daļa no viņiem, ja viņi nav vadītāji, ne par ko nebūtu piedabūnam pārkāpt to robežu no zāles uz skatuvi. Jo tas nav normāli. Tas nav dabiski. Jā. Un ir kaut kāda vesela strīpa ļaužu, tāda kā es un tu, kur kaut kādā mistiskā kārtā to robežu pārkāpuši, nomocījušies ar lampu drudzi gadiem. Kas tas ir? Nu, kas dzen cilvēku pārtei skatuves robežē tajā lampu gaismā? Es domāju, ka tas ir tas, ka man liekas, varbūt tas ir kaut kas tāds, ko mēs protam vislabāk. Jo es nedomāju, ka es kaut ko citu protu labāk, kā būt aktieris. Es nedomāju, ka tu kaut ko labāk proti, kā būt lielisks vadītājs. Jā. Nu labi. Varbūt es visu nezinu, jā. par tevi. Jā, bet runājot par stresu, un tas ir tas, ko es teicu ar to bezatbildīgo atbildību. Man stress ir vienmēr pirms katras izrādes. Ja stresa nav, tad ir ziepes. Un tas stress sevi ir jārada. Un ja jūs skatāties kādreiz aktierus aizkulisēs, tad jūs redzat, kā viņi katrs sevi, tā kā mēs sakam, kačā lampu drudzi. Ja tā lampu drudža nav, nekas nenotiek. Tas ir tā kā pirms starta sportists. Sportists to noteikti zina. Ja tevī nav tas adrenalīns, tu nevari labi nostartēt. Nu tā ir, jā. Iedomā pa muti. Nu tā kā man liekas, ka te ir vienkārši profesijas jautājums, ka tu to dari labi un skatos var attiecīgi. Tātad, var sakot, mums nebija izredžu vienkārši. Nebija variants. Mums nebija variants. Mēs neko citu nepratām. Cits cilvēki kaut ko godīgi prot darīt, kaut kādu darbu, kaut ko radīt. Var sakot, ja jums nekas nesanāk, rāpieties vien uz skatuves. Paldies tev, brīnišķīgi. Vai kāds ir gatavs uzdot vienu jautājumu? Vienu. Vairāk laika nav, mēs diezgan daudz esam izrunājuši. Jā. Ļoti labi. Jā, piet malā no tās skaņas. Nevajag. Es neko citu nemāku. Es saprotu to, ka aktieru darbs ir ļoti intensīva profesija un ir ļoti daudz apzināti radīts stresa brīži. Kā izvairīties no pārslodzes izdegšanas? Kas ir ar tiem atslodzes brīžiem? Kā tos radīt? Kā? Paldies. Jā, tā ir. Parasti aktieriem patīk tās teikt, ka es nevaru iziet no lomas un tā, bet citreiz kāpēc izrādes tev iekšēji tā, vienkārši tu tā iekšā trīc, un es nevaru saprast, kas tā ir pa tādu, un tu tā kā nevar nomierināties. Bet tad ir tā, ka cieši ģimenes locekļi. Jo teiksim, tu esi tā iztukšots, ka tevī nekā vairs nav. Tevī vairs nav nevis spēka, bet nav spēka emocionālām svārstībām. Tu kļūsti principā truls. Tāpēc aktieri ikdienā ir diezgan garlaicīgi. Ja kāds aktieris ārdās, tur dzerstās un dauzās, un tur viņam ir, kaut kāds milzīgs kaislības, tad viņam kaut kas nav ritīgi uz skatuves. Jo principā mēs esam diezgan trūli ikdienā. Un vienīgais veids ir ikdienā patiešām, kā jau es šodien tev teicu, nebūt romantiskam. Ļoti palīdz glāzi vīna. Ļoti palīdz. Viena, jā. Palīdz izpiepēt cigāru pēc izrādes un palīdz nenodarboties ar mākslu brīvajā laikā, ko es patiešām cenšos nedarīt. Jā, bet emocionāli tas ir nogurdinoši. Sevišķi pēc sezonas patiešām ir tā, ka tev negribās neko, pat negribās filmas skatīties. Tāpēc, ka tās emocijas visu laiku tu tā kā, un smadzenes sāk pretoties, jo smadzenēm nav dabiski pārdzīvot. Smadzenēm ir tieši otrādāk dabiski nepārdzīvot. Viņas mēģina
kaut kā tevi nomierināt, un tu visu laiku sev uzbudini, un nē, nu, tev taču ir kaut kas jāpārdzīvo. Vai tev gadījumā ir gadījies kādreiz pārkāpt robežu? Tev ir 5 vai 7 izrādes vienlaicīgi, un pēkšņi tu dzirdi sev runājumu tekstu no pilnīgi citas izrādes. Kaut kas ir nospēlējis, smarža, mūzika, vieta uz skatuves. Jā, var izstāstīt, jā. Ir tā, ka man kaislība kalna slēpošana, un man tagad ir treniņš Siguldā, un es tagad krītu tajā treniņā, un es nevaru saprast, kāpēc tajos kreisajos vārtos es kritu, kur es tādā vienkāršā vietā, bet krītu. Un es aizbraucu uz izrādu, un mēs spēlējam komēdiju, ko mēs spēlējam jau 70, 80 reizes. Es tiešām zinu tekstus autopilotā, es zinu Chester reakciju uz katru manu tekstu, un vispār nav nekāda problēma. Pēc tam komēdija viegli, cilvēkiem patīk, visi smējās, nav nekāda problēma. Un mums ar Chesteri pirmajā cēlienā ir 2 nogājieni, abi pilnīgi identiski. Es uzlieku viņam roku uz pleca un noejam abi 2 nost. Un otrais pilnīgi identiski cēlienu beigās. Es uzlieku viņam roku uz pleca, mēs noejam nost un cēliens ir beidzies. Lūk, mēs esam tā kā galvenajās lomās. Un tagad, domājot visu laiku par to, kāpēc es nevarēju to kreiso izkantēt, es spēlēju izrādi un tagad uzlieku Chesterim roku uz pleca un noejam nost. Un es izdomāju, redz, cik ātri pirmais cēliens beidzās, vispār nemaz nejūt. Un mierīgai projām uz savu grimētavu. Un joprojām domāju, kā es tur nevarēju iekantēt. Un tajā brīdī es dzirdu visas tie ugunsdzēsības trauksmes apziņošanas sistēma ir ieslēgusies un pa visu teātri kliet žagar uz skatuvi. Un es tagad skrienu, es jau, protams, esmu pusi noģērbies un skrienu un uztešos uz skatuves. Un es uzskrienu uz skatuves un es saprotu, ka es nezinu, kur es esmu. Es nezinu, kādā izrādē es esmu, kas es pa personāžu un kas man jārunā. Un kurā vietā tā izrāda atrodās vispār. Man pēc tam Chesters saka, viņš saka, es tādas acis nebija redzējis. Uzskrien žagars pilnīgā trulumā. Viņam jābūt uz skatuves, es esmu, un tālāk, ja. Un tad pamazām mani mēģināja tā kā pamazām uzvedināt uz tā, kāda vispār ir tā realitāte, jo tajā brīdī uz skatuves. Un izrādās, ka Chesters saka tā, Žagar, es zināju, ka tu esi stulbs, bet ka tik stulbs, viņš saka, mēs vienkārši noejam no skatuves, mums tūlīt jāiet atpakaļ ir, ja? Viņš pagriežās un aiziet. Un viņš saka, man vienam pašam jāiet atpakaļ uz skatuves, un es saprotu, ka man tur vienam nav ko darīt, jo man viss tālāk ir ar tevi. Un te viņš tur auroja pa aizkulisēm, kad policija tur suns kaut ko improvizēja, un tie nabaga aktieri kaut kāds 3 minūtes gaidīja, kamēr Žagars atgriezīsies. Tas ir tas, ka tev atslēdzās uz robežas, jā. Paldies. Juris Žagars par robežām.